Daudzas sievietes sūdzās par savām attiecībām, ka vīrietis nav tāds, nav šitāds, nedāvinās ziedu pušķus, ja, viss kaut ko tur sūdzās, ja. Bet lieta ir tāda, ka, ko es mācu savos kursos, tev vajag iemācīt savu ķermeni, izjust nākotnes emocijas, kuras vēl līdz šim nav absolūti notikušas. Tu īstenībā negaidi bagātību, lai sajustu pārpilnību. Tu negaidi panākumus, lai sajustu spēku. Tu negaidi jaunas attiecības, lai sajustu mīlestību. Tu negaidi izdziedināšanos, lai sajustu vienotību, veselumu un pateicību. Tā ir tāda vecā cēloņsakarību realitātes vecā metode. Un mēs kaut ko gaidām savā apkārtnē, kaut kādu pieredzi, lai atbrīvotos no tukšuma vai kaut kā trūkuma. Un kvantu metode realitātes tas nav cēloņsakarības. Jaunā realitātes kvantu metodes tas ir radīts sekas. Tas ir kaut kā salikums, konkrētā nolūka un paaugstinātas emocijas, kuras sāk uzstādīt tavu prātu un ķermeni uz jaunu absolūti nākotni. Un šeit ir vajadzīga tāda praktika, lai to visu varētu izdarīt. Tāpēc tie, kurie vēlas detalizētāk un padziļinātāk saprast, kas ir laimīgas attiecības, tad noteikti pāriet uz manu mājaslapu un noskatieties bezmaksas webināru. Tavas laimīgās attiecības ir tikai viena soļa attālumā, un tev ir jāpieņem lēmums, kā tu darīsi ar savu dzīvi. Vai tu būsi laimīga attiecībās, vai tomēr izvēlēsies citu variantu. Viss ir tavās rokās.